30 gadus ļoti veiksmīgi strādā senioru mācības Čehijā. Jo izveidota ir sistēma, kuru pārvalda izglītības ministrija, un šis darbs ir ļoti komplicēts, bet viņiem ir ļoti, ļoti labi sastrādāts, kā saka, šis plāns. Čehijā nevienam nav jāstāst, kas ir trešās paudzes universitāte. Un tas, ka cilvēki zina un ir par to informēti, tas, protams, ir laika jautājums, jo šī izglītība jau šeit notiek vairāk kā 30 gadus. Un tas ir arī izglītības iniciatīva jautājums, ka viņš šeit ir pieejamas. Čehija ir tā valsts, kurai ir ļoti attīstīta U3A sistēma, un īpaši tas attiecas uz tām U3A, trešās paudzes universitātēm, kurās ir augstskolās. Esot Prāgā un skatoties, kā tad mūsu čehu kolēģi strādā ar trešās paudzes universitāšu kustības attīstību viņu valstī, pārsteidza, ka šī trešās paudzes universitāšu kustība ir tikai valsts pusē. Un te ir skaidri redzams tā saucamais franču modelis, kad tikai valsts atbild par to, lai senioru mūža izglītība būtu dzīvotspējīga, lai seniori būtu sabiedrībā, un valsts uzņemās atbildību caur savām augstskolām. Šeit mēs arī redzējām, ka trešās paudzes universitāšu asociācija tiešām ir tikai augstskolu veidota asociācija. Tieši Čehijā ir diezgan tāds īpašs modelis, tāpēc ka ne jebkura organizācija var dibināt U3A. Trešās paudzes universitātes šeit skaitās tikai tās, kurās eksistē kā universitātes struktūra vienībā vai augstskolas daļa. Bet savukārt nevaldības organizācijas var dibināt kaut ko līdzīgu, bet to nesauc par trešās paudzes universitāti. Tās U3A, kuras ir pie augstskolām, finansēta no izglītības ministrijas, un šo naudu pārdala U3A asociācijā saviem biedriem. Nauda nāk par iepriekšējo periodu. Piemēram, šo mācību gadā trešās paudzes universitāte strādā, piedāvā studentiem savu nodarbību klāstu, un kad jau mācību gads ir beigusies, tad ir jāiesniedz atskaiti, un ministrija piešķir naudu pēc tam, kad atskaite jau ir saņemta un apstiprināta. Man likās ļoti simpātiski arī tas, kad mēs viesojāmies privātā augstskolā, kura arī savā paspārnē šogad ir izveidojusi trešās paudzes universitāti, kas nozīmē, ka ar viņiem tā ir vērtība izglītot seniorus, izglītot sabiedrību, un viņi saskata senioru veselību kā vienu no sabiedrības veselības sastāvdaļām. Tā pieredze mums Latvijā tikai veidojās, jo atšķirības ir ļoti milzīgas, jo mēs šo te kustību virzam kā nevaldības organizācijas. Šeit tas ir risināts valstiskā mērogā, sakārtoti normatīvie akti, atbilstoši likumi, atbilstoši valsts finansējums, kurš mērķtiecīgi tiek izlietots senioru izglītošanai valstī. Latvijas nevaldības organizācijas, jeb nevalstiskās organizācijas daudz skaļāk runā par to, ka mēs varam būt tēmas pilntiesīgi dalībnieki, tā skaitā arī par trešās paudzes universitātēm. Un es varētu teikt, ka Latvijā mūsu valsts dzird labāk nekā, mans vērtējums, nekā tas ir Čehijā. Jo nevaldības organizācijas Čehijā ir vairāk par to senioru būšanu sabiedrībā, ne tik daudz par mūža izglītošanos, un arī, varētu teikt, ka viņi cīnās par katru centu, jeb savu konkrēto valsts valūtu, lai šīs iniciatīvas valsts tomēr atbalstītu.
Kopsavilkot, es domāju, ka šīs bija ļoti piesātinātas 4 dienas Čehijā, un šī ir atkal viena jauna, cita unikāla pieredze, kuru mēs aizdīsim uz Latviju, lai turpinātu plānot, kāds tad būs tas Latvijas modelis, bet Čehijā mēs redzējām, ka šeit dominē tā saucamais franču modelis, kur senioru mūžizglītība, senioru šīs 3. paudzes universitātes tomēr ir valsts augstskolu sistēmā. Čehijā senioru skolas, jeb 3. paudzes universitātes ir daļa no valstiski organizētas sistēmas. Šīs izglītības iniciatīvas šeit aizsākās jau pirms vairāk nekā 30 gadiem. Senioru izglītību īsteno valsts universitātes, ko finansē no izglītības ministrijas budžeta. Visas šīs augstskolas ir apvienotas vienotā nacionālajā asociācijā. Savukārt nevalstiskās organizācijas un biedrības šajā oficiālajā tīklā neietilpst. Tās neatkarīgi īsteno savas iniciatīvas, sniedzot būtisku ieguldījumu senioru labbūtībā un dzīves kvalitātes saglabāšanā.